Vēl viena lieta, to, ko diezgan bieži neņem vērā juvelieru veikalos, ir gradzenu platumi. Es esmu atradis divus savus gradzenus. Tūlīt pamēģināšu to nodemonstrēt. Ja ir šāds te plāns gradzens ar taisnu, tad faktiski viņš diezgan labi nāk virsū, kur viņš arī atrodas pietiekami, ka jā, viņš ir drusciņi pamazi šeit, bet kopsumā viņš tā. Namēja gradzens, arī tā paša izmēra namēja gradzens 18,4. Tad arī to mēs varam dabūt, jo šeit te, ja mēs apskatāmies, te savāc sāda, ja viņi uzrāja augšā, mēs viņu varam dabūt virsū, pietiekami ērti dabūt nost. Mans laudības gradzens arī 18,4, bet šobrīd viņam būtu jābūt lielākam, viņš ir plats, viņam ir komforts pie iekšpusē. Faktiski ir tā, ka viņu arī var dabūt virsū, bet es viņu nedabūšu pēc tam nost, un faktiski ir tā, ka šim te izmērs, ja, viņam būtu jābūt nedaudz lielākam. Kopsumā, lai es justos labi, man būtu jābūt diviem izmēriem. Pirmais ir šaurais izmērs, tas būtu vismazākais izmērs, jo platāks gradzens, jo lielāka izmēra korekcija būtu nepieciešama. Ja mēs runājam par 10 mm platu gradzenu bez komforta fita un ar komforta fitu, tur arī būs savas kaut kādas nianses, kuras ir jāņem vērā. Paldies visiem un tikšanos nākamajā reizē!